Vairākas reizes ieelpojam, izelpojam. Lūdzam Dievam Tēvam, Dievam Mātei, 100% tīrdiešu mīlestības gaismas aizsardzības lauku, katru individuālam laukam, kopējam sesijas laukam. Savienot katru augstāko es, katru augstāko savienotas ar katru, vādīt, filtrēt, kūrēt, uzrādīt visu procesu, katru visaugstākam labumam, visaugstākam dvēseles ceļam, visaugstākai labklājai, visaugstākai pārpilnībai, visaugstākām vibrācijām. Savienot 100% tīrdiešu mīlestības gaismas būtnēm un sākot no satītā blīma uz augšu, attīrīt no visa, kas zemāks 100% tīrdiešu mīlestības gaismas iedvesmo un energo formu, domu formu, radījumu būtni, astrāļu, jebko citu, kas traucē katru visaugstākam labumam, visaugstākam dvēseles ceļam, visaugstākai labklājībai, visaugstākai pārpilnībai, visaugstākām vibrācijām. Katrā no jums ieplūst atbrīvojuša enerģija. Vienlaicīgi kosmiskā enerģija, laicīgi mātes zemes gaisa enerģijas spēks. Kosmiskā enerģija lēnām aptver jūs, aizsargājot jūs, attīrīt jūsu auru, smalkos ķermeņus, mātes dabas, brīnišķīgā mīlošā, dievinošā enerģija ieplūst jūs jau sākot ar pirmo čakru. Iegriežot to pulksteņu virzienā, aktivizējot visus procesus, enerģētiskos un fiziskā ķermeņa attīrošus dievinošu procesus. Tālāk šī enerģija virzās uz otro čakru, iegriežot enerģiju pulksteņu virzienā. Tieši tāpat attīrot jūsu čakrālo sistēmu, jūsu mediāns, fizisko ķermeni, smalkos ķermeņus, enerģētisko, jūsu karkasu, virzoties tālāk uz trešo čakru. Arī iegriežot to pulksteņa rādītāju virzienā, attīrot no visiem saslēgumiem, pieslēgumiem, domformām, enerģijas noplūdēm, atgriežot jūsu dvēseļu fragmentus, dodot atpakaļ visas liekās domformas, energoformas, pieslēgumus, liekās sešos dvēseļu fragmentus. Visus, kas mēģina jūs kaut kādā veidā ietekmēt pret jūsu gribu. Attīra, atjauno funkciju un tālāk enerģija virzās uz sirds centru. Sirds centru atslēdzot šo aizslēgto sirds centru mīlestības, šo beznosacījumu mīlestības enerģiju, kura sevi sargājot ir aizslēgu ciet, jebkuru pieeju, šobrīd tā tiek atslēgta ar dabas mātes mūstošo pavasaru pieskārienu, ar mīlošo dabas enerģiju. Sirds centrs atveras mīlestībai, atveras dziedinājumiem, caur mīlestību, atveras smalkai mīlestības enerģijai un ļauj atkal atvērties tai, ļaujot pamazām atjaunot šo zudušo mīlestības plūsmu, šo to beznosacījumu, pateicības mīlestības plūsmu, kas iedod maksimālo dziedinājumu un savienojumu ar visaugstāko, spēcīgāko enerģiju no radītāja. Visiem procesiem turpinoties notikt, enerģija plūst tālāk uz kakla čakru un attīra no visa, kas sasāpējis, kas iestrēdzis, kas noklusēts, kas karstumā izteikts un nožēlots, sakārto fiziskā ķermeņa procesus šajā rajonā.
Un arī turpina kāpt uz augšu, nonākot 6. čakrā. Virs centrā, ir 3. acī. Noņemot aizplīvojumus, filtrus, pašu uzliktos ierobežojumus, grūtības vai nespējas saredzēt, sajust dvēseles dotos impulsus, grūtības izmantot savus pašu intuīcijas spēku, smalkās spējas, jūtam spēcīga enerģijas darbība, kas attīra no visiem ierobežošiem faktoriem, procesiem, filtriem, blokiem. Maksimāli ļaujot saņemt nepieciešamo enerģiju un informāciju. Enerģija tālāk plūstu 7. čakru, savienojot tiesu un savienojot zemes enerģiju ar bezgalīgo kosmosa spēku un enerģiju, kas apvienojoties veido bezgalības enerģijas zīmi. Enerģija nemitīgi liekot jūs kustēties un virzīties caur čakrām un apvienojoties zemes un kosmiskai enerģijai, radot maksimālu enerģijas pieplūdes iespējamību. Šie visi procesi būs aktīvi un darbības katram no jums notiks jau turpmākās 2-4 stundas pēc noklausīšanās, iedodot katram maksimālo rezultātu pēc katra individuāla dvēseles plāna. Tad teiksim paldies. Ļausim procesiem notikt, ielpojot, izelpojot. Un sīkšanos.